Šogad jau 26. reizi norisināsies leģendārais pludmales skrējiens Vecāķos, kuri ik gadu pulcē skriešanas entuziastus. Ko šogad varēsim 1. septembrī sagaidīt no pasākuma, devāmies aprunāties ar vienu no organizatoriem. 1. septembrī, protams, tradicionāli tā kā skolas diena, bet tā kā šogad skolas diena ir nākamajā 2. septembrī, tad ir vecāķu skrējiens, kas notiks pludmalē Vecāķos. Ir ieplānots 1. septembrī, lai vēl pēdējo dienu, tā kā pirms sūrajām skolas gaitām, tā teikt, vēl var pavadīt lieliski, nevis mājā guļot un uztraucoties, kā būs nākamajā dienā, bet dodoties uz Vecāķu pludmali, kur būs lielisks aktīvs pasākums, 10 km skrējiens pieaugušajiem, jauniešiem 5 km skrējiens, lai gan arī pieaugušie var izvēlēties 5 km skrējienu, kas būs veselības klasē, kas grib izmēģināt spēks, teiksim, kas īpaši iepriekš skriešanai nav pievērsušies, un būs arī pašiem jaunākajiem dalībniekiem, kas ir 10 gadu veci un jaunāki, līdz pat, kas ir pat kā sākuši skriet, teiksim, no 300 metru distancītēm līdz 600 metriem, kas ir pilnīgi, kā teikt, lai skriešanu iepazītu, ir īstais laiks pamēģināt mazajiem bērniem. Kā notiek pieteikšanās un kas jāzina potenciālajiem dalībniekiem? Potenciālajiem dalībniekiem galvenais ir paņemt skriešanai atbilstošs apaus, apģērbu, lai gan tas ir pludmales skrējiens, ir šobrīd aktīvisti, kas ar basām kājām dodās. Šeit būtu īstā vieta, kur to, kas grib vēl pamēģināt, bet tā pamatā viss. Tā lieta ir tā, ka ir jāapmeklē vai Rīgas domas mājaslapa, sporta sadaļa, kas ir sports.riga.lv. Tur ir nolikums atrodams, kur tālāk var no turienes doties uz lapu sportlats.lv, kur ir elektroniskā pieteikšanās forma. Un internetā viss nepieciešama aizpildot, un jūs pieteiksieties šim skrējienam. To var izdarīt arī sacensību dienā uz vietas. Sacensību centrs sāks darboties no 10:00. Varēs iepazīties ar trasi, saņemt dalībnieku numurus. 85% varētu to nosaukt kā pludmales skrējiens. Ir viens, tā teikt, interesantāks tas moments, ir nedaudz ieskrien arī mežā, viens aplīts. Tur ir tā kā, daži kilometri jāizskrien cauri pa meža takām, bet tas nav asfalta sagums, tā kā saka, es minēju ar blikām kājām, kas grib ir tagad baskāju skriešanas aktīvi daudz, kā tur nav problēma ar to. Ja vienīgi ar čiekurs pagadās, bet tā viss ir kārtībā. Plus ir tas, ka ja arī kāds vējš pūš, tad jebkurā gadienā vienā virzienā pūtīs arī mugurā. Nebūs visu laiku tikai pretī. Tā kā skrējiens ir turp atpakaļ trase. Arī kas vēl tāds pluss, kad viņi ir, var teikt, nemainīgi tā trase, un, teiksim, ja jūs esat skrējis 4 gadus atpakaļ, tad lieliski iespēja pārbaudīt spēkus atkal un noskriet vēlreiz potenciāliem dalībniekiem. Tā teikt, juhu, nākat tik šurp, tiešām ir vērts atnākt. Tie saule, jūra, vējš mazliet, kas piedarās pie lietas, un aktivitātes visu dienas garumā. Bērniem lēkāt, pa atrakcijām tur tādi viss notiekās. Tā kā visiem būs interesanti un arī paliks pa piemiņu kaut kas.